Jā, jūs sēdījāt. Okay. Labvakar, saulainā zaļās ceturtdienas vakarā, klusajā nedēļā, kad esam pulcējušies dievkalpojumam, kad mēs īpaši pieminam dievgaldību svētā vakarēdienu iedibināšanu, uz ko arī aicinām tos, kas pulcējušies dievnamā. Sveiciens arī mūsu skatītājiem no tālienes. Varbūt kādi ir arī mājās sagatavojuši maizi vai vīnu. Arī var pievienoties mums lūgšanās un šajā rituālā. Bet šodien arī ar mums ir Maikls Rundāns, un mēs aicinām Maiklu pie klavierēm, un mēs dziedāsim dziesmas klavieru pavadībā. Un pirmā mūsu dziesma atbilstoši šim vakaram ir 311. Nāci, kungs. And good evening to all on this Maundy Thursday, Holy Thursday service. As we come together, we hear texts about the text of Jesus washing his disciples' feet and also the Lord's Supper. As we come together, worship before God.
Pēc iespējas piecelsimies un lūgsim kopā ar psalmu vārdiem. Es mīlu viņu, jo izdzirda kungs manu balsi un manu gaušanos. Nāves saites turēja mani. Tad es piesaucu kunga vārdu. Žēlīgs ir kungs un taisns. What shall I return to the Lord? I will lift up the cup of salvation. I will fulfill my vows to the Lord. I will sacrifice a thank offering to you. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Nāksim pie Dieva ar grēksūdzes vārdiem. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu, miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Let us open our hearts before the Lord and receive his forgiveness and healing. Gracious God, have mercy on us. You show us your wisdom. In your mercy, reconcile us to you and one another for the work of justice, peace, and love. Through Jesus Christ, our Redeemer. Amen. Un kad nu jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja, Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojiet Kristus pavēlē. Es pasunu jums Dieva žēlstību un apliecinu, ka visi jūs grēki ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Tas jārs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Šīs taisnība jēri, kurus tu esi, tu esi Dieva Lūgsim Dievu, Kungs mūsu pestītāji, Tu esi nācis no debesīm kā cilvēks starp cilvēkiem, mēs Tevi lūdzam, svētī mūs Tavā mīlestībā un mielo mūs pie Tava galda, jo Tu esi dzīvības maize,
un tavas svētās asinis mūs šķīsta. Vadi mūs, lai ieejam tavā godībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto garu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim Svēto rakstu vārdus. Svētīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Uzklausīsim lasījumu no apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem, 11. nodaļas. Jo no kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, lauza un sacīja: Tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mīlesta, sacīdams: Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludināt kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Uzklausīsim evaņģēlija lasījumu no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas. Jā, mēs varam piecelties. Tad Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mūzes jums ir devis maizi no debesīm, bet mans Tēvs jums dod patieso debesu maizi. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņam: Kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus tiem sacīja: Es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Es jums sacīju, ka jūs gan esat mani redzējuši, tomēr neticat. Visi, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Mana sūtītāja griba ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Amen. Paldies, un mēs lūdzam, nāc, kungs, pie mums savā vārdā un atver mūsu sirdis taviem vārdiem, kas ir un paliek mūžīga patiesība. Amen. Un mūsu baznīcā mēs joprojām izmēģinām tādu jaunu sistēmu ar video un audio. Un redzēs arī atsauksmes, kā mums tas darbojas. Tur jāpateicas Ērikam Kleperim, viņa dēlam Derekam, tur arī Beāte augšā, jā. Bet katrā ziņā viena iespēja ir, ka var zoom in un zoom out. Ka mēs varam pievilkt tuvāk kaut ko un redzēt, cik mani var pievilkt tuvu un labi redzēt. Bet es domāju arī to līdzīgi par evaņģēliju. Piemēram, Jāņa evaņģēliju, ko mēs lasījām, ka ļoti daudz, kas saistās ar šo vakaru, ko mēs saucam par zaļās ceturtdienas vakaru, ir vēl dažādi nosaukumi, kā savā ziņā viss Jāņa evaņģēlijas stāsts ir tā sākumā no attāluma, bet tad pievilkts arvien tuvāk, un tas koncentrēšanās punkts ir tieši šis vakars, kurā Jēzus garas runas, ko viņš saka mācekļiem, ir ļoti intīmas un draudzīgas, un kas saistās tieši ar šo vakaru pirms ciešanām, kur Jēzus pasaka daudz svarīgas lietas un mācības, un tur tiešām būtu daudz ko izvēlēties, kā tika pieminēts gan īpašs notikums ar kāju mazgāšanu,
gan daudzas citas lietas, ko Jēzus saka. Bet tas šodienas mans, tas zoom in vai pievilkšana ir šis teksts. Un kad tajā vēl vairāk pievelk, es katrā tekstā, lasot Bībeli, cenšos ieraudzīt, kas ir tas svarīgākais vārds vai jēdziens, ap ko tad viss pārējais, kas dod nozīmi arī visam pārējiem. Un tas pats centrālais, ko mēs varam pievilkt tuvāk, ir dzīvības maize. Un domājot par to arī tālāk vārds dzīvība. Mēs varam domāt, kā Dievs mums vēlas dot un dāvāt savu dzīvību. Un tad mēs nonākam pie šī patiesībā neparastā sakramenta, ko visos laikos cilvēkiem ar prātu bijis diezgan grūti saprast, kā tas tā var būt, kā Jēzus mums dāvā sevi, savu miesu un savas asinis, un tā ir maize un vīns, un kā to mēs varam saprast. Un tik daudz teologi ir devuši dažādus skaidrojumus, kā tas varētu notikt. Un ir daudz īpaši vārdi, kā eiharistijas vai pateicības mielasts, altāra sakraments, dievgalds, svētais vakarēdiens. Bet tas svarīgākais ir, kā Dievs mūs aicina savā dzīvībā. Un es domāju, ka skaidrojumi var būt labi, bet vēl svarīgāk ir katram pašam šo mistēriju noslēpumu piedzīvot. Un, protams, mēs varam skatīties atpakaļ uz senākiem laikiem, uz jau vecās derības Bībeles stāstiem, kur viena tradīcija bija Paskas, jeb ebreju valodā Pesach mielasts, ko Jēzus tad nāca šeit svinēt ar saviem mācekļiem. Un toreiz senos laikos viņi pieminēja Dieva doto tautas atbrīvošanu, kad tauta tika izvesta no Ēģiptes zemes un tika izglābti ar jēra asinīm, kas ir arī ļoti simboliski, jo mēs piesaucam Jēzu un Jēzus upuri kā to, uz ko mēs ceram, kā to, kas mūs var glābt un vest dzīvībā. Turklāt svarīgi, ka tajā, ko Dievs mums grib dāvināt, tas nav tikai neredzams vai garīgs, bet tajā ir šis materiālais, taustāmais elements, kas ir ēdams un dzerams, un kur mēs varam būt līdzdalīgi. Bet tātad vispirms šajā vietā tiek pieminēta arī maize no debesīm, kur mēs atceramies kādu vecās derības notikumu, kad tauta bija tuksnesī un nebija ko ēst, tad Dievs īpašā veidā deva maizi no debesīm, un tam ir arī dažādi skaidrojumi, kā tas notika, un tur ir materiāli vai dabiski skaidrojumi, kā Dievs varētu parūpēties par tautu tuksnesī. Bet kas mums ir svarīgāk ir, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no tā, ko mēs saucam par garīgo barību. Jo Dievs vienmēr vēlas mums dot vairāk, nekā mēs lūdzām un prasām. Mēs neesam radīti tikai, lai izdzīvotu un tiktu uzturēti un pabaroti šajā pasaulē, kas ir svarīgi, bet lai iegūtu garīgu barību, lai iegūtu mērķi, jēgu, piepildījumu savai dzīvei. Un Dievs mūs tā ir radījis, ka lai mēs ilgotos pēc šīs viņa klātbūtnes, pēc kopības ar viņu. Un viens no svarīgām lietām šai mīlestībā ir tieši kopība, ka mēs esam kopā gan ar mūsu radītāju, gan pie šī galda viņš aicina mūs kopā arī vienu ar otru, pie sava svētuma un savas mīlestības. Un svētais vakarēdiens ir iespēja saskaņā ar paša Jēzus pavēli un apsolījumu šo klātbūtni saņemt un piedzīvot, kā arī būt vienotiem ar Dieva draudzi, Dieva draugiem, kas mēs arī vēlamies būt. Un dievgalds ir
grūti vārdos izsakāms un izskaidrojams. Un svarīgi arī, ka mēs tikai neraugāmies uz tiem senajiem laikiem un uz Bībeles stāstu, bet mums ir svarīgi tas, ko mēs šodien piedzīvosim kopā, atsaucoties šim aicinājumam, nākot pie Dieva galda. Un jā, te mēs varam daudzās veidos domāt par mūsdienu laikmetu un cilvēkiem, kas bieži izvēlās, kādu garīgu barību mēs patērēsim, jo pasaulē ir tik daudz un dažādi piedāvājumi, un tad mēs izvēlamies, kas mums labāk patiks. Bet svarīgi Jēzus stāstā ir tas, ka viņš aicina visus pie sava galda. Un patiesībā tie, kas tajā laikā domāja, ka viņi ir vairāk garīgāki un vairāk cienījamāki, tie bija tie, kuriem Jēzus traucēja, kuri patiesībā Jēzu un viņa klātbūtni neatzina un panāca, lai Jēzu citu krustā. Bet Jēzus toreiz teica kādus zīmīgus vārdus, kā tie, kas bija aicināti, tie nenāca pie Dieva galda. Tad viņš teica, ka nama saimnieks Dievs aicinās visus no sētmalēm, lai viņa nams piepildās, lai viņa galds nav tukšs. Un es domāju, šis svarīgais aicinājums arī paliek, ka Dievs neaicina tikai kādus īpaši izredzētos vai svētos, bet mūs visus piedzīvot viņa klātbūtni. Un varbūt kādreiz cilvēciska reakcija ir tāda, ka es jau vēl neesmu tik svēts vai tik ticīgs vai tik garīgs, ka es varētu būt pats par Jēzus klātbūtni šajā pasaulē. Jo arī tā ir šī simbolika, ka baudot Jēzus miesu, mēs paši kļūstam līdzdalīgi šajā Jēzus taustāmajā un redzamajā miesā šajā pasaulē. Un, piemēram, apostols Pāvils izvērš šo līdzību, sakot, ka mēs visi esam kā daļa no viena ķermeņa, un katrs tajā ir savs loceklis. Un nav labāki vai sliktāki locekļi, bet visi ir vajadzīgi, tāpat kā mūsu ķermenī. Jā, kādreiz var likties, ka mēs vēl neesam sasnieguši kādu garīgumu pakāpi. Kādreiz ir dzirdēti, ka pie manis nāk cilvēki, ka es tik bieži neiešu pie Dieva galda, jo es jau neesmu vēl tik svēts. Vai kādreiz otrādāk, es esmu pārāk, varbūt grēcīgs. Bet jā, Dievs aicina visus, un šie mācekļi, kas ēda ar Jēzu kopā, nebija tādi perfekti svētie. Mēs zinām, ka tālākajos notikumos viņi pat aizbēga no Jēzus, un Pēteris solīja būt uzticams, bet arī Jēzu noliedza. Tā kā Jēzus neaicina tikai īpaši izredzētos un svētos. Un nav tā, ka es sasniegšu tikai noteiktu garīgumu līmeni, un tad būšu cienīgs nākt pie Jēzus vai pie dievgalda. Jēzus aicinājums ir visiem, arī tiem, kas jūtās vāji vai necienīgi. Jo Jēzum nav citas baznīcas un citas draudzes, kā šī viņa miesa, kas sastāv no īstiem, parastiem cilvēkiem, kas vēl nav pilnīgi, kas mācās, kas ir atvērti ar vien kaut kam jaunam, ko tad Dievs mums var parādīt. Tātad baznīca nav kā Kristus, miesa nav svēto kopība, bet skola vai dziednīca vai sadraudzība, kur mēs kopā baudam garīgu parību, lai pēc tam tad to arī tālāk nestu citiem. Šī ir vieta, kur Jēzus saka, nevienu, kas nāk pie manis, es nekad nedzīšu prom. Jēzus mūs aicina, dāvā mums pats sevi, savu miesu un asinis, savu upuri un savu klātbūtni. Šī mistērija ar vien paliks neparasta, bet tāds ir arī mūsu Dievs, kurš vienmēr būs kas vairāk nekā mēs paši sagaidītu vai prasītu.
tad lūgsim, lai Dievs dod, ka varam atsaukties viņam kā pirmie mācekļi, kas teica, Kungs dod mums vienmēr šo maizi. Today we celebrate establishing of Holy Communion, and we will celebrate this communion today among ourselves. Jesus himself invites us to come into his presence, to experience unity with himself and other sisters and brothers. Everyone is invited to his table. What he expects from us? He does not expect us to reach a certain level of purity, spirituality or holiness as a requirement to approach him. We can come as we are, but when we respond to his invitation, then he wants to give us more than we expected. He wants to give us himself, his presence, and wants to make us part of his body, of his church. He doesn't just give us his body as the bread of life, but he makes us his body. Even though we are not perfect, we are called to bring his new life. And that's a key word of today's message. New life and love into our lives and into the world around us. Amen. Un tālāk mēs dziedāsim kopā 386. dziesmu. Nāc, Kungs Dievs, un pats mūs vadi. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības vārdiem. Let us confess our faith with the words of the Apostles' Creed. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists,
nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Iesamies draudz lielā lūkšanā, pēc vārdiem mēs lūdzam, lūksim vārdiem, uzklausi mūsu lūkšanas. Mēs Tev pateicamies, mūsu Tēvs debesīs, par bagātību, ko Tu mums esi dāvājis ar Taviem vārdiem, ar atziņām un patiesībām, kuras Tu mums esi atstājis, ar praviešu rakstiem un Kristus evaņģēliju. Tavu vārdu mums ir kā ceļzīmes, izlikts mums, kas iet no tumsas uz gaismu. Mēs pateicamies, ka Tu mūs atspirdzini ar savu sakramentu. Mēs pateicamies, ka Tu esi ar mums, ka Tu pabaro mūs, mīl mūs un piedod mums. Pateicamies, ka mums ir vieta pie Tava galda. Dod, lai tas spēks, kas iziet no derības, ko noslēdzām un atjaunojām ar Tevi svētā vakarēdienā, parādās mūsu dzīvē visās vietās. Rādi visiem un ikvienam, ka Tu ar savu žēlastību esi kopā ar saviem mācekļiem un savu draudzi, arī grūtu pārbaudījumu un nemiera laikos. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu lūgšanas. Šajā vakarā rāda savu svēto vaigu pār visiem cilvēkiem. Mēs lūdzam par vientuļiem stāv viņiem klāt, par izsalkušiem pabaro viņus, par slimiem dziedini viņus. Esi klāt un par tiem, kam ir bēdas, dod savu stiprinājumu. Mēs turpinam lūgt par mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, kuri cieši. Pieminam tos, kuri ir miruši. Lūdzam arī par neskaitāmiem bēgļiem, par tiem, kas cīnās, par varoņiem, un lūdzam priekš brīvas Ukrainas un priekš patiesības un taisnīgumu. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu lūgšanas. Svētī mūsu katru, svētī arī šo zem Kanādu un Latviju, arī svētī mūsu bērnus, svētī tos, kas spēka gados, un tos, kam tuv nāc mūža vakars un saules rietas. Svētī mūsu draudzes, mūsu baznīcas, lai tā, kā svētu, uzticētu mantojumu, glabātu no Tevis tās mācības, līdz kamēr savā laikā un debesu valstībā Tevi teiksim un slavēsim mūžīgi. Mēs lūdzam, uzklausi mūsu lūgšanas. Šajā ciešana laikā esi ar mums, ejam pa šo ceļu līdz dienai, kad Tavs dēls tik krustā sists. Šis ir laiks, kad mēs sev nododam Tev, lai Tu esi mūsu dzīves centrā un lai mēs ticam uz Tevi ar visu savu sirdi. Iedvesmo mūsos vēlmu stāstīt citiem par Tavām ciešanām mūsu dēļ un augšām celšanos brīnumu šajā laikā pirms lieldienām. Mēs pieminam mūsu kristības, ticības un grēku piedošanas dāvanas, ko saņēmām. Māc mums sekot Tavam piemēram, stiprin mūsu ticību, cerību, žēlsirdību un labdarību. Mēs lūdzam piedod mums, dod mums spēku mīlot, kā Tu mūs mīli. Amen. Let us pray, and after the words, God of grace, please respond, hear our prayer. Merciful God, on this, the night He was betrayed, Your Son, Jesus Christ, washed His disciples' feet. As we commit ourselves to following His example of love and service, teach us humility. God of grace, hear our prayer. On this night, Jesus prayed for His disciples to be one. As we grieve for the divisions, be it in the church or in the world, unite us, God, God of grace, hear our prayer.
On this night, Jesus prayed for those who would come to believe through the disciples' message. As we take up the mission of the church, renew our zeal. Guide us in service, God of grace. Hear our prayer. On this night, Jesus commanded his friends to love, but he suffered rejection himself. As we open our hearts to the rejected and the unloved, fill us with your love. God of grace, hear our prayer. On this night, Jesus reminded his people that if the world hated them, it had hated him first. As we face our own fears, we pray for those who are persecuted for their faith or for speaking the truth. Give us your peace. God of grace, hear our prayer. On this night, Jesus loved his friends to the very end. As we open our hearts to all who face darkness, we pray for the sick, those who mourn, those who are trapped by violence, be it also addiction or some sort of pain. Give healing and hope. God of grace, hear our prayer. Faithful God, these are the prayers of us, your church. We offer them trusting and hoping in you. Hear and help us, challenge and change us. Through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Mēs turpinām lūdzu apsēžties, mēs turpinām mūsu nākamo dziesmu, gatavojoties svētajam vakarēdienam. Jēzu nāk pie tava galda. Tas kungs, lai ir ar jums. Un ar tavu garu. Paceliet savas sirdis. Mēs tās paceļam uz to kungu. Sacīsim pateicību Dievam, savam kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev, kungs, svētais, visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās, pateicam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību dziedādami. Svēts ir tas kungs, un debes un zeme, un debes un zeme ir pilna viņa godībās, uz Jana augstībā. Lūksim ar vārdiem, ko Jēzus mums ir mācījis. Let us pray with the words of the Lord's Prayer in the language of your heart. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Mūsu kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdām. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet citkārt, jūs to dzerat mani pieminēdām. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar tavu dēlu, mūsu kungu pēc viņa apsolījuma. Lūk, ticības noslēpums. Citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk, tā kunga miers, lai paliek ar mums visiem. Āmen. Jars, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Pasaka cilvēkiem, ka ir izvēle. Pasaka, ka ir izvēle starp. Un šodien mums ir īpašs dievgalds. Pirmkārt, mums ir pievienojušās māsas Kristū garīdznieces Ilzika Kuplēna, Juvert, par ko mēs priecājamies, un Rasma Caune, tā kā mēs esam lielākā skaitā, bet arī mēs gribējām nedaudz īpašāku
dievgaldu. Un es domāju, ka visi, kas ir nākuši agrāk un regulāri atcerās, ka agrāk mums bija tradīcija, ka mēs dzeram no kausa. Un es domāju, ka šodien īpaši Svētā vakarēdiena iedibināšanas dienā, Zaļā ceturtdienā, tie, kas vēlās, varēs arī saņemt šo vīnu no kausa. Protams, ir pieejami arī mazie biķerīši un arī ūdens tiem, kas nelieto alkoholu, bet tātad pa priekšu ies kauss, tad biķerīši, tas ir pa priekšu būs maize. Bet, jā, līdzīgi kā mēs parasti darām, tikai būs arī kauss. Tas ir praktiskais. Bet tad, kā ir teikts, visi izsalkušie nāciet un ēdiet no dzīvības maizes. Visi izslāpušie nāciet un dzeriet no pestīšanas kausa. Jēzus mūs aicina pie sava galda. Es arī varu. Un mēs sāksim arī ar grēku piedošanas pasludinājumu un svētību. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tev grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Un dzer Kristus asins par teviem izlietas. Vai jūs, biķeri, ņem un dzer Kristus asins par tevi izlietas? Kristus asins par tevi izlietas. Blood of Christ. Vai biķeri, Kristus asins par tevi izlietas. 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 Vai kāds vēlas biķerīt arī? Vai lielā biķera? Kristus. Gaidīšam? Ok. Jūs arī mazo biķerīti? Vai lielo mazo? Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas. Jā. Mazo vai lielo? Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas. Okay. Tu vari pateikt tos vārdus.
Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, saka mūsu kungs. Ejiet Dieva mierā. Āmen. Tā mēs sākam. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ņem un ēd Kristus miesa, dzīvības maize. Kristus miesa, dzīvības maize. Kristus miesa, dzīvības maize. Tad jūs no lielā biķeriem. Ņem un dzer, Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas. Tā lai dāksim. Pasam Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Kristus miesa par tevi nodota. Kristus asins par tevi izlietas. Mēs arī varam piecelties uz lūgšanu pēc svētā vakarēdiena. Mūžīgi dzīvais Dievs, Tu esi aicinājis mūs pie sava galda un dāvājis mums savu klātbūtni. Dod, kā Tev pateicoties, mēs dalītos ar Tavu dziedinošo mīlestību mūsu Kunga un Pestītāja vārdā. Amen. We thank you, Lord, for giving us this sacred meal, for giving us your presence and your life, and for reminding us of your everlasting grace, which will be celebrated for all eternity. Amen. Savukārt, pie ziņojumiem galvenais ir šī nedēļa, rīt lielā piekdiena, dievkalpojums 11. un pēc tam arī 1:00 pie mums atnāk svētceļnieki, Good Friday Walk, un tad jau mums ir lieldienas dievkalpojumi 8:00, tad ir 9:30 ir lieldienu brokastis, un otrs dievkalpojums arī ir 11:00. Tās ir mūsu tuvākās ziņas. Bet tad arī pateiksimies visiem, kas ir ziedojuši gan savu kalpošanu un darbu, gan arī ziedojumus draudzes vajadzībām. Un mēs šo lūgšanu varam teikt kopā. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Izlūksimies svētību. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Amen, amen, amen.
To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves. In your goodness, forgive us. With your love, inspire us. By your Spirit, guide us. And in your mercy, keep us now and forever. Amen. Un mūsu pēdējā dziesma jau lielās piekdienas noskaņā 96. Tavās pēdās iet, un jūs pēc izvēles varat apsēsties vai palikt kājās. Tavās pēdās iet, pestītāji, kas ciet, ļauj mums tavai krustā draudzei, tavai līdzinieku audzei, sāpju veltītāji, krustā nesējai. Krustā svētību, lielais cietēji tu. Mācīšā laikā saprast, sirdī debes mieru atrast. Ceļš uz lielienu, bet caur Golgothu. Ejiet ar mieru, saņēmuši piedošanu, lai piedotu, mīlēt, lai mīlētu, svētīt, lai svētītu. Go in peace and serve the Lord. Paldies visiem un mūsu pērmindariem, Maiklam, arī Beātei un Ērikam. Un lai mums svētīgi šī nedēļas nogali un lieldienas.